Jā. Nu, labvakar, meitenes. Man prieks, ka esam tomēr sanākuši tādā skaistā vakarā. Ilgi neesam runājuši par šo te skaisto produktu. Tātad pamatā ir hitazāns, un es viņu arī tā nosaucu, bet tur ir daudz atkal kokteilis ir salikts, kurš ir tagad vajadzīgs rudenī sākt arī vienu no lietošanu. Tātad hitazānu pašu viņu no vēžveidīgiem veido, jā, un tas ir faktiski pamatelements šajā produktā. Bet arī otrs, kas ir vajadzīgs ļoti organismam, kurš izrādās, kad L-karnitīns, ka viņš mums palīdz, organismā ir vajadzīgs papildus viņu dzert, lai mūs atjaunotu mūsu smadzeņu šūnas. Viņš izrādās to, ka arī maziem bērniem pat no dzimšanas ir vajadzīgs šis te karlitīns, un ja karlitīna viņa ir par maz, tad viņš neattīsta pareizi smadzeņu šūnas un arī it sevišķi arī vecākiem cilvēkiem. Bet arī vispār viņš palīdz domāšanai un palīdz nervu sistēmu šūnu atjaunošanai. Jā, tas ir vispārējais tāds, kā ir pierādīts, izrādās diezgan daudz pēdējā laikā par to pēta un domā, jā, un arī ļoti tas svarīgs tieši šī te viela, un kur arī šajā komplektā mums viņš ir iekšā. Tātad pirmām kārtām viņš arī palīdz, šis te karnitīns un arī hitazāns palīdz sašķelt taukslāņus, jā, tātad mazāk tauku zudums. Tā karnitīns ir aminoskābi, kas nodrošina muskuļu ķermeni. Ir novērots, ka tas palīdz mazināt nogurumu un nomāca apetīti. Tas ne tikai var neļaut ķermenim uzkrāt taukus, bet arī palīdzēt sadedzināt vairāk kaloriju, palielinot skābekļa izmantošanu muskuļos. Atkal ne tikai muskuļos, bet tieši šeit ir, un es nesen klausījos vienu profesoru, Krievijas profesoru, kur viņš ir pierādījis un arī to un stāstījis, to klausoties sapratu, ka šis arī tieši pētot šo te karnitīnu arī ir tas, ka viņš tieši šo te skābekli, lai uzsūcās. Ļoti daudz cilvēkiem šobrīd pietrūkst vispār šūnās skābeklis. Viņi var iet ārā, cik viņi grib un darīt, ko viņi grib, bet mums vajag tā, lai šīs te vielas palīdz uzsūkties skābeklim šūnās. Un karnitīns ir viens no tiem. Arī tad, kad ir cukura diabēts, un cukura diabētam karnitīns palīdz šo te glukozes oksidāciju, glukozes uzglabāšanu, glukozes uzsūkšanos. Un ja viņš ir pa maz, tad organismā neuzsūcās glukozu, nepareizi viņa formējās audu šūnās un asinsvados. Palīdz novērst diabētu, ir sevišķi tie, kas tiem, kas jau ar tabletēm ir, jā, tad tiem ātri var palīdzēt karnitīns. Aizsargā insulīna veselību, paaugstina garīgo veiktspēju un motivāciju, jo karnitīns ir tas, kas arī palīdz glukozei, jā, tā tad uzsūkties, bet arī glukoze ir tā, kas strādā un dod organismā enerģiju un dod zemapziņas motivāciju. Tad cilvēks paliek enerģiskāks un palīdz darboties spējīgāks. Sadedzina taukus, ja orgānos atsevišķi, pašos kā tādos ir sevišķi, ja ir aptaukošanās orgānos, tad arī karnitīns ir tas, kurš šos te taukslāņus viņš noārda un izvada no organisma ārā, ja? Tad palīdz sadedzināt iekšējos taukus. Ja, ar karnitīnu arī piet ieviešanas programmas ne tikai apetīti zudināt, bet tas ir mūsu citi produkti, bet arī šeit ir tas, kad ir vajadzīgs ar karnitīnu šo produktu, var papildus dot un jādod, es uzskatu, jo viņš sašķeļ un izvada tos taukus ārā. Tad nav vajadzības tur vingrot un nezinu, ko darīt, ja kas nevēlas it sevišķi, jo viņš automātiski to sabalansēs, ja? Tad pātrina arī ķermeņa atjaunošanos karnitīns.
muskuļu masa normalizējas. Viņa kā muskuļi paliek, muskuļu masa ir jābūt kā muskulim, kā nevis aptaukošanās, nevis tādai ļenganai, tai muskuļu masai jābūt, bet viņa veidojas muskuls kā tāds, atjaunojās muskuļi, palīdz atjaunoties muskuļiem. Protams, ilgtermiņā viņš ir, kā jau arī mūsu vispārējie preparāti, arī mums ir viņi jālieto ilgtermiņā, tātad pa 1 mēnesi nekas nebūs, kā jau mēs zinām. Un, kā es teicu, palielina muskuļus kā tādus. Ļoti efektīvs ir karnitīns, un šis te produkts arī tieši sportistiem normalizēt muskuļu masu. Kaulu masai, kauliem pašiem viņš palīdz palielināt šo te kaulu zudumu, tātad osteoporoze normalizējas, viņš palīdz uzsūkties kalcijām un visām vielām, kas ir vajadzīgas kaulu struktūrā, paliek stiprāki kauli. Paša struktūra kā tāda, ja viņai ir ļoti liela osteoporoze, piemēram, cilvēkam, tad viņš palīdz normalizēt šo te, nav vairs, kā jau mēs agrāk esam runājuši, ka kauliņiem ir rodās tādi caurumi, no tā, kad vai tur vispār kā sietiņš paliek, pats kauls. Tādā karnitīna palīdzību mēs palīdzēsim šo te masu normalizēt, viņš tā viss vienā blīvumā būs. Pie sirds problēmām karnitīns ir arī ļoti pie stenokardijām, tātad pie nepieciešamību medikamentu ļaut endokardijas pacientiem trenēties bez sāpēm krūtīs, tātad normalizējas asinsspiediena struktūra, tātad normalizējas arī medikamentus, kad pieņemam mēs asinsspiedienam medikamentus, viņš karnitīnu kopā mēs varam normalizēt, lai ir mazāk šī medikamenta. Protams, ir jālieto, kā atceramies, kad nevaram mest zemē neko, mēs pamazām to mazāk un mazāk lietojam, bet karnitīns būs tas, kas palīdzēs mazināt šo te uzņemšanu, jo viņš aizstāja un palīdz šo te procesu normalizēt. Pētījumi ir arī pierādījuši to, ka karnitīna sirdslēkuma mazināšanai. Viņi var arī, kā es saku, magnijs mums ir tas, kas mums ir sirdslēkmēm, jeb sirds spazmām, tāda karnitīns, un šeit ir arī hitazāns, tas arī tālāk runāsim par to, ka šis te produkts ir arī viens no tiem, kam jābūt kabatiņā, ir tiem, kam ir ļoti problemātiski ar sirdi, vai ir sirds lēkmes, tad vienam ir. Meitenes man bļaustās. Un tātad pie sirds lēkmēm, arī ļoti labi viņš palīdz noņemt spazmas ātrumā, kā es saku, validola vietā, vai arī mūsu magnijs, starp citu, arī ļoti labi nosūkājot kapsulu vai tableti, mēs šo te varam palīdzēt cilvēkiem sirds lēkmēm, lai spazmas noņemt, sevišķi pie spazmām. Paceļās ļoti ātri asinsspiediens, arī šīs te karnitīnu mēs varam iedzert, un viņš nolaidīs šo te lejā, lai nav šīs te lēkmes. Palīdzam ātrumu. Tad arī pie nierēm. Nieru karnitīns mums palīdz ražot karnitīnu, jo nieru darbības traucējumiem ieteicams šo te lietot, jo viņš normalizē šo te karnitīnu trūkumu, ko nieras neražo. Šis te ir tas karnitīns, ir tas, kurš nieru sistēmai dod, lai tā sistēma pati strādātu, lai attīrītu, lai balansētu šo te pašu nieru sistēmu. Un viņš ir par maz, tad viņš tā sistēma nedarbosies kā vajag, tos pats par sevi saprotams. Bet ar karnitīnu mēs varam palīdzēt šai te nierei un dot padzert, kā es saku, ir nieru problēmas. Sevišķi tiem, kam ir
slimas nieres, kam funkcija pazemināta, kas nedara savu procesu. Pie vīrieša neauglības palielina produktīvo spēku arī. Karnitīns ir tas, kurš arī bērniem palīdz, ļoti arī domāšanā palīdz bērniem un vīriešiem pie spermatozītu skaitu atjaunošanas. Karnitīns ir tas, kurš palīdz spermas skaitu kvalitāti. Jā, jo šobrīd ir diezgan liela problēma vīriešiem ar šo te, jā, ir pierādīts, jā, tā karnitīns arī ir viens no teiktu arī vīriešu produktiem, jā, kurš palīdzēs normalizēt un atjaunot, jo viņš dod arī, kā jau es teicu, asinīs skābekli. Ja skābeklis asinīs darbojās kā vajag, tad arī un pietiekamā daudzumā, jā, jo vīriešiem tas ir pirmais elements, skābeklis ir jābūt asinsvados, jā, jo bez asinsvadu recēšanas, tās darbošanās un apjoma spermatozoīdi neveidojas, jā, viņam ir maz skābeklis, viņi nevar būt tik daudz, cik viņiem ir vajadzīgs. Bet, ja dodam šo te, jo tas atjauno skābekli un asinsvadi darbojas, tad arī mums, arī viņiem stabilizē šīs te spermas daudzums, ja? Tas arī tā. Tālāk. Sīvietēm, kas baro ar bērnu ar krūti, grūtniecības laikā organismā ir pietiekami daudz karnitīna. Karnitīna lietošana kā palielinājums novērš tā savadīšanu un izvadīšanu no organisma. Tātad liekās šlakvielas arī grūtnieces un barošanā ar pienu karnitīns ir tas, kas normalizē šīs šlakvielas. No organisma ārā viņš ir vajadzīgs, jā, viņš normalizē šo te. Arī tad, kad palīdz ļoti labi pie grūtniecēm nepareiz hormonā sistēma strādā, tā ir, citām ir, citiem nav, kad pēc dzemdībām paliek pieņemās svarā ļoti strauji, jā. Tad fitezāns un karnitīns ir tas, kurš palīdzēs netik ātri, pieņem šo te svaru savai veselībai. Viņš normalizē šo te taukus, ja viņš normalizē. Arī grūtniecības laikā. Arī, ja pa daudz mēs dzeram, ja pa daudz mēs normalizējas, katram jau jābūt individuāli, bet jā, viņam vielmaiņas tā, ka savādāk strādāt, jo tur arī viss mainās, protams, ja, bet tad var kopā ar karnitīnu un hitazānu var kopā grūtniecības laikā un arī barošanas laikā var viņu lietot. Protams, līdz ar to, ja skābekli normalizē, ja mums viss tur sakārtojās, nervu sistēma sakārtojās, tad paceļās, protams, imūnsistēma. Un arī karnitīns ir arī viņš kā antioksidants, jā, tāpēc, kad viņš dod šo skābekli. Ja skābeklis ir mazāk organismā, cik ir vajadzīgs, tad brīvie radikāļi, mūsu toksīni, viņa arī paliek organismā un viņi nespēja izvadīties no organisma, no šūnām. Karnitīns arī ir tas, kurš palīdz tātad šīs te sakārtot šos te brīvos radikāļus, ja, lai nav bojātu šūnas. Ja, tad viņš ir kā antioksidants, līdz ar to automātiski mums paaugstināsies imūnsistēma. Var palīdzēt arī, protams, saaugstēšanās, cīnīties ar sezonālām alerģijām, jā, jo ne tikai treniņu laikā sportisti, bet arī vispār, ja ir saaugstēšanās, tad es teiktu, ka hitizāns ir arī tas, kurš palīdzēs un karnitīns palīdzēs arī šajā sistēmā, jo viņš automātiski palīdz, jo es saku, ka ja skābeklis mums paaugstinās, tad arī visas baktērijas mums un visi vīrusi mums mazāk pieķerās klāt. Ja, līdz ar to mēs varam sakārtot. Pie smadzeņu funkcijas karnitīns pasargā smadzenes no vecuma un stresu izraisītiem bojājumiem, jo mums dod vairāk skābekli, kas var palīdzēt smadzenēm darboties labāk un ilgāk. Jo, kā es teicu, arī tur, kur es klausījos šo te profesoru, viņš šobrīd ļoti domā par to un viņu pēta. Tieši arī, ka izrādās, ka sen jau īstenībā jau kaut kādā 18. gadā jau ir pierādīts to, ka šo te karnitīnu ir vajadzīgs
tad deva visiem kosmonautiem un visādām lielām personām, lai viņi attīstītos, lai viņi darbotos, lai viņiem smadzenes kārtotos, ja tur viss, lai uzturētu dzīvību līdz sirmam vecumam, ja. Smadzenes noteiktā daudzumā ir, to ir aizmirsts un par to neļāva runāt tajā laikā, ja, jo tur bija tikai augstajiem činiem, kā es saku, ja. Bet šobrīd ir pierādīts un arī, liek tagad parastai tautai arī šo te informāciju, ja, jo ir ļoti liels problēmas ar bērnu dzimšanas, kad ir ļoti ar smadzenēm problemātiski, kad dzimst invalīdi ar smadzenēm tieši, ja, un kāpēc viņi saka atkal pacelt šo jautājumu un pierādīt, ka tieši karnitīns ir tas, kurš ir arī atsevišķu produkts, ja vispār var viņu iegādāties. Mums atsevišķu viņa nav. Bet mums ir šeit komponents kopā, ja, bet šī te viela ir tā, kas mums palīdzēs gan bērniem normalizēt smadzeņu darbību, jo skābeklis ir vajadzīgs un viņš ļauj šo te skābekli uzsūkt smadzenēm, ja. Tad šajā mūsu produktā ir arī zaļā tēja, ļoti liels antioksidants, aizsargā ķermeņi kā bruņas, ja, tātad ka aizsarga elements zaļā tēja vispār ir ļoti laba un zaļo tēju vajag arī dzert, ka tāda tikai, protams, ir kvalitatīvi jāmeklē tēja, ja mēs dzeram atsevišķi, bet šeit ir arī atsevišķi tieši noteikti zaļās tējas komponents, kurš sabalansē karnitīnu un hitozānu. Tātad kādas ir priekšrocības? Tā kā tas pātrina tauku sadedzināšanu, vielmaiņu, tas palīdz organismam tīrīt vairāk kaloriju un zaudēt svaru, iznīcināt baktērijas un vīrusus, noņemt sliktu elpu, palīdz uzturēt sirds un asinsvadu veselību, aizkavē novecošanos, stiprina imūnsistēmu, samazina stresu, tas ir diurētiķis un novērš kaulu zudumu, ja, tad visu to mēs esam izrunājuši, ja, un tātad tās ir arī tās priekšrocības, ko arī pamatā. Tātad nostiprina arī asinsvadus, novērš zobu bojāšanas, jo viss, gan zobi, gan kauli ir viena sistēma, novērš vēža veidošanos, ja būs vairāk skābeklis un uzsūksies skābeklis, tad skābeklis neļauj vēža šūnām mūsu parazītiem veidoties, normalizē parazītu daudzumu. Arī vēža šūnas arī pašas normalizējas, ja, jo skābeklis neļauj viņām attīstīties. Ja īpašība tas novērš saules starojumu kaitīgo ietekmi, kas izraisa barības vadu vēzi, un ādas vēzi, tas samazina tinorus. Tātad arī šīs te karnitīns, arī tas ir pamatelements šajā produktā, ja, bet arī hitozāns. Tad abi divi kopā pasargā mūs no iekšējās, sakot, saules starojuma, ko mēs iekšēji saņemam no iekšpuses. Arī ādu aizsargājot mums viņš palīdzēs, jā, tātad aizsargāt. Novērš Alzheimeri, jā, jo, ja smadzeņu šūnas mums sakārtojās, palīdz, uzlabojās asinsriti, jā, tad Alzheimeris mums pazeminās un varam uzturēt Alzheimeru slimniekus mēs normā, jā, lai viņiem nepasliktinās. Tātad arī pie migrēnas, jā, jo, ja kā viņš attīsta skābekli, tad migrēna automātiski viņa, kā es teiktu, pazūd, jā, jo skābeklis viņu uztur un mazina šo te smadzeņu stresu. Samazina stresu vispār organismā, jā, neļauj asinīm sarecēt, jo asins recēšana un asins biežums arī atkarīgs ir no skābekļa šūnās. Tātad arī karnitīns ir, kā es vēlreiz atkārtošos, jā, ka karnitīns ir tas, kas palīdz mums šūnām dot skābekli. Tātad līdz ar to, ja palīdz, tad šīs te problēmas mums mazināsies. Ietekmē tātad veiktspēju, novērš nogurumu un miegainību. Protams, ka tas tā būs, jo, ja viss pamazām sakārtosies, tad arī šis spēks nebūs. Tad novērsīs arī zobu bojāšanos, samazina cigarešu indas iedarbību. Arī, jā, dodās šūnās vairāk skābeklis, jo hitozāns un karnitīns šajā produktā ir tie pamatelementi, kas arī novērš cigarešu taukus, cigarešu darbu uzsūkties plaušās. Jā, tātad
mazāk kaitēs pīpētājiem, ja? Tas efektīvi samazina sliktā holesterīna līmeni, par ko jau mēs iepriekš runājam, tātad holesterīns normalizēs, asinsspiediens un asinsvadu normalizēsies. Zaļā tēja ir ļoti bagāta ar E vitamīnu, tur ir tieši tā izdomāts, ja, un C vitamīns ir pievienots, jo karnitīnam ir vajadzīgs un hitazānam ir vajadzīgs E vitamīns, kurš palīdz vairāk arī uzsūkties šūnu sieniņās, ja. Tātad, un zaļā tēja ir ar mangānu, selēnu un cinku bagāta. Zaļā tēja esošie vitamīni, minerālvielas un komponenti spēj ārstēt daudz slimības. Par to, ja mēs esam arī vairākas reizes runājuši, arī zaļā tēja palīdz pie augstēšanās, pie gripas, pie infekcijām. Ja, un mazina tālāko inficēšanos organismā. Ja, zaļo tēju pareizi taisot un pareizi labu tēju lietojot. Arī atsevišķi zaļo tēju ir jālieto pareizi. Jā, lapiņas pērkam, nevis veikalā maisiņos, jā, bet zaļās tējas lapiņas uzlejam, noplaucējam, tad mēs sasildam krūzīti un tad lejam silto ūdeni iekšā karsto, jā, tad mēs viņu pagaidām un tad zaļās lapiņas mēs liekam iekšā tējā. Tā ir pareizi, jo ja viņa uzlies tikai zaļai tējai virsū, un sevišķi, kas ir lapiņām, jā, kad viņas visas tās labās vielas, karstais ūdens neutralizēs. Un nebūs šīs labās vielas organismā neuzsūksies, un nebūs viņas vispār, viņas sadeg. Ja? Tad ir jāzina arī pareizi, kā to lietot. Un arī zaļā tējā mums ir jābūt 82 grādi, ne augstāk, ja, tad zaļā tējas lapiņas, viņas pareizi arī mīkstinās un darbojās šī tēja, kā ir vajadzīga. Ja? Tātad par to, tātad zaļai tējai ir, un viņa mums tur ir klāt šajā produktā. Noteiktā daudzumā, lai visu to sabalansētu ar mikrovielām, lai būtu barošana. Tā, kā jau mēs vienmēr esam runājuši, ka mūsu produktos ir vairāk augi, kas sabalansēs, lai viens otru papildinātu, lai viņus uzsūktu. Ja? Tālāk. Tātad, jā. Kas jāņem vērā, ja nav ieteicams lietot grūtniecēm, ir, kad neatļauj zaļo tēju dzert, pieņemsim, kurš tā zaļā tēja, kas satur kofīnu. Ja, tām grūtniecēm, kuras neļauj dzert kofīnu, neatļauj, vai paaugstināts, piemēram, asinsspiediens, tas grūtniecības laikā, ja, tad, vai zīdīšanas laikā, tad gan šo te produktu nevar lietot, jo zaļā tējai ir kofīns un ir šī te paaugstināšana būs augstāk asinsspiediena. Ja. Parastie, kam bez barošanas un visi pārējie cilvēki, ja, viņš ir tā sabalansēts, kad mēs varam sevi lietot. Ja. Arī tiem, kam ir augsti asinsspiedieni, tiešām šis te karnitīns, viņš un hitazāns kopā, viņš normalizēs asinsspiedienu, viņš nepaukstinās, nebūs tā. Grūtniecēm ir drusku savādāk, ja? Arī tiem, kam samazinās dažādu vēžu slimniekiem, kam zaļo tēju nevar lietot. Arī, ja atsakot visiem, kam tad jāprasa ārstam, vai var lietot zaļo tēju, ja? Tad viņam ir jāzina, kādu tēju, kādu to vajag pajautāt un paprasīt. Ja atļauj, tad mēs šo te varam lietot arī vēžu slimniekiem. Ja, kam ir paaugstināti. Cilvēkiem, kuri gavē, tātad, kuri lieto lielas diētas, kuras ilgi nēd, ja, kuri arī šo te produktu nevajadzētu, ja, ir jābūt, kā es saku, visam ir jābūt normalizētam, kuras iet uz ieviešanas programmām vai kaut kādas patstāvīgās sistemātiski, tad viņas var lietot, bet tie, kas par daudz to visu dara, piemēram, nē, tur 3-4 dienas un tad atkal kaut ko tur lieto, vai kā tad šo te produktu nevajadzētu lietot, ja viņš ātrāk būs vēl ātrāk nodzīš un var būt tieši otrādi sliktāk nekā labāk. Visam ir jābūt normāli, ja? Zaļās tējas pielietojumā ir tiem, kam ir augsts dzelzs deficīts, tad arī normalizējam dzelzi un tad tikai dzeram, jo zaļajā tējā ir paaugstināts dzelzs, un ja būs
viņš strauji celsies, jā, viss ir jādara pamazām. Vispirms jāzina, protams, pie katra produkta lietojot, mums jāzina, cik daudz mums ir organismā, kas ir un kas nav. Jā, tad jāiet sevišķi pie mums, šeit ir dzels, jā, ja ir pa zemu, tad šo te produktu mēs atliekam drusciņ, un tad, kad mēs paceļam dzelzi augstāk, tad mēs viņu varam, lai hitazāns mums normalizētu visu pārējo procesu. Tātad, un klāt ir arī garsīnija, kura īpašības ir ļoti interesantas un pie ķīvēšanas sistēmām viņa arī samazina apetīti. Tāda iedarbība var būt arī lietojot 2 vai 3 dienā, ja mēs šo te produktu lietojam pie ķīvēšanas sistēmas, jo samazinās apetīti. Jo karnitīns un šī te garsīnija, viņa iedod enerģiju, dod mums vitamīnus, balansē, jā, un līdz ar to uzņem ogļhidrātus, garsīnijā ir ļoti daudz ogļhidrātu, jā, un pabarošana, tātad organismu pabarošana. Līdz ar to mums gribēsies mazāk ēst, jā. Bet garsīnija tā, kas mūsu organismā novērš lieko tauku uzlūkšanos. Viņš kopā ar karnitīnu garsīnija ir tā, kas palīdz, nevis palīdz, bet normalizē tauku uzsūkšanās organismā. Neuzkrājās liekie tauku slāņi. Ja? Tātad tam ir arī stiprināšanas iedarbība, paceļ ļoti strauji, ļoti labi un ātri imunitāti, tiem, kam ir zema imunitāte, jo garsīnijas, kā es saku, ļoti laba bagāta ar visādām vielām, ja, kas mūs pabaro, ja, un tajā pašā laikā arī aizsargā pret vīrusiem un visādām saaugstēšanām, atsakot, visus vīrusus, ja. Pie čūlām ļoti labas ir garsīnija tieši pat par sevi arī kā tāda, bet tā kā viņi arī šajā produktā, tad šo te produktu mēs varam arī lietot un efektīgi strādā un ātrāk sadzīst, piemēram, kuņģu čūlas. Jā, jo garsīnija viņu tā kā atņem, tā vienkārši to kuņģu sulu viņš tur normalizē, to gļotādus atņem un neļauj pacelties skābē kuņģī augšā, jā. Arī garsīnija ir tā, kas pazemina holesterīna līmeni. Tātad gan karnitīns, gan garsīnija pazemina holesterīna līmeni. Bet, kā zinat, viņas ir visas sabalansētas, nebūs tā, ka nokritīs tas holesterīns galīgi zemē, pat ko mums darīt. Nē, nevajag satraukties, jo ir klāt hitazāns, par ko es arī, kā es uzrakstīju, jo hitazāns ir ļoti interesants pats par sevi šķiedrviela, ko iegūst no tātad vēžveidīgiem, jā, no krabju čaumalā. Tātad tas ir tas krabītī, kas ir tā lipīgā viela, jā, tas ir tas hitazāns. Tātad, ko tad hitazāns mūsu organismā vispār dara un palīdz ļoti efektīgi? Ļoti saista žūtskābes, tātad nobalansē šīs žūtskābes, nepaceļ žulti tik augstu, kā es teiktu, skābuma līmenī, neļauj žultī palikt biezai, ja, palīdz viņu. Ļoti labi saglabā holesterīnu labo un slikto balansā, viņš sabalansē, attiecības normalizē, līdz ar to paceļās un nolaižās un normalizējas holesterīnu, tāpēc arī, ja paaugstinās, viņš arī noiet lejā, jā, bet hitazāns ir tas, kas to augstumu un zemumu viņš sabalansē. Jā, viņš ar to lipīgumu viņš organismā mūsu šūniņās, es teiktu tā, hitazāns ir tas, kas mūs aizlīmē visas šķirbiņas ciet. Šūniņā ir kaut kāda plaisa, viņš aizlīmē. Muskuļos kādas plaisas viņš aizlīmē. Jā, tā ir, kā es teiktu, mūsu organisma, mūsu šūnu viela, kas hitazāns ir tā šķiedriņa, kas, piemēram, kā lai saka, piemēram, ceļgalos šī šķiedra viela, kas ir mums, lai kustās, lai mums nekrakšķi, jā, tad tas ir kolagēns kopā ar hitazānu, es tā teiktu, jā, jo gan krabjiem, gan arī mūsu organismā šī te viela, kur ir locītavs, lai ir iekšā hitazānam, un jābūt hitazānam noteiktā daudzumā.
kopā ar kolagēnu. Ja? Tāpēc arī viņš ir papildus jādzer, jo viņš pats neveidojās. Ja? Tātad, un līdz ar to viņš arī organismā visu tā kā es teiktu, salīmē un saliek pa vietām. Ja? Nu tā, es teiktu, vienkārši runājot, lai saprastu, kas ir hitazāns. Ja? Tātad normalizē, ja? Tātad saista ar uzturu iegūtos taukus, nenokļūtē asinsritē. Viņš neļauj tauku slāņiem asinsritē nolikt, aiziet. Ja? Viņš netaisa, neļauj asinīm palikt biezām, vienkārši runājot. Ja? Neuzkrājās tātad šūnās. Ja? Viņš neļauj šo te uzkrāšanos, tauku uzkrāšanos šūnā. Ja? Tātad, un līdz ar to mēs zaudējam svaru, līdz ar to mums taukslāņi sašķeļās kopā ar karnitīnu un garsīniju. Viņš izvedās no organisma un sabalansējās šī taukslāņi. Ja? Līdz ar to mēs arī varam sabalansēt šo te muskultūras un normalizāciju pieviešanas pieņemsim. Ja? Viņš tur visu noņem ļoti efektīvi. Hitazāns, starp citu, pats par sevi atsevišķu viņu var arī iegādāties, ja kaut kur, ko mēs zinām. Ļoti labi hitazāns arī šīs te produkts ir pie tūskām, pie pietūkumiem, ja, arī, kas uzkrājās ūdeņi, ja, mums locītavās, tad arī ir šīs te produkts, kuru mēs šo te lieko ūdeni varam izvadīt no organismu un viņš tās tūskas noņem. Ja? Tātad, kur mēs varam pielietot hitazānu? Lai iegūtu labākos rezultātus, jums tas jālieto tieši pirms pusdienām un vakariņām, taukainās maltītēs. Tātad, ja mēs lietojam arī īstenībā ar hitazānu ir ļoti interesanti. Ar hitazānu ir tā, kad hitazānu viņš kuņģi nobloķē šo te tauku vai kādu slikto vielu uzsūkšanos asinīs. Tātad, ja mēs, piemēram, ēdam taukainus ēdienus, ja, tad neļauj šim te taukiem uzsūkties asinīs tālāk. Ja, viņš tā kā tādu slāni noliek, ja, un mēs varam ēst, mums nav grūti, mums nepaliek, mēs kā, citreiz ir tā, vai ne, ka mēs sēdamies stiprus vai taukainus ēdienus, mēs sakam, vai cik grūti, ja, pat vairs nekas nestrādā, vai kuņģi spiež, ja. Tad hitazāns ir tas, pirms tam iedzerot hitazānu, ja šo te produktu mēs varam iedzert, lai mēs varētu ēst, piemēram, ciemiņos, ja, lai mēs varam likt iekšā taukainus ēdienus, vai lai nebūtu problēmas, it sevišķi tie cilvēki, kuriem ir paaugstināts holesterīns un kam ir biezas žults, kam nestrādā un kuram ir izoperēta žultis. Jā, lai šī taukainie, lai nebūtu žultī, dubultā jāstrādā. Hitazāns to aizkavē un normalizē šo te darbību. Ja? Kopā ar hitazānu jālieto C vitamīns, kurš ir arī pievienots šeit klāt. Jā, kur papildus arī jāatsevišķi lietojam hitazānu, tad arī papildus ir jādzer C vitamīns, jā, lai viņš tur skābumu līmeni normalizē, jā, un lai būtu normalizēta šī te apetīte. Jā, lai viņš normalizēs. Tad arī jēdam skābus ēdienus, tad arī hitazāns būs tas, kas normalizēs skābos ēdienus. Tātad, kas jāņem vērā arī pie hitazāna? Var saistīt arī neaizvietojamās taukskābes saistīti, ja kopā viņš normalizē šīs te taukskābes. Ja tas nav selektīvs pret eļļām, tātad eļļas un tauki, tas divas dažādas lietas, ja? Ja mēs ēdam taukus, tad hitazānu varam lietot un viņš strādā. Pret eļļām viņš nedarbosies, tur viņš uzsūksies tik un tā muskuļos un asinsvados, jā, hitazāns nebūs. Tātad pie taukainiem tikai pie taukiem. Ja? Tātad, un kopā ar linsēklu var kopā lietot šo te produktu arī, lai būtu sabalansēts, tāpat pirms tām ēšanām, 4 stundas iepriekš mēs tad varam šo te hitazānu var lietot arī no rīta. Ja?
varam lietot, it sevišķi tiem cilvēkiem, kam ir biezas asins. Ļoti, ļoti iesaku. Jā, kādu laiku palietot, lai normalizētu šo te biezo asiņu normalizēšanu, sašķidrina asins tiem, kam ir biezas asins. Jā, tātad, un hitazānam ir vajadzīgs, tāpat kā spirulīnam, ir vajadzīgs ļoti daudz ūdens. Viņš uzbriest. Hitazāns uzbriest kā spirulīna. Lai nebūtu tā kā ķīsels, kā es saku, organismā, jā, bet ir vajadzīgs šis te ūdens, lai viņš normalizētos pa visu organismu, lai viņš visu izdarītu savu darbību, jā. Atceramies, mēs esam par to daudz ko runājuši. Tad vēl ir klāt šajā lielajā sastāvā ir matē lapa. Par to jau mēs zinām, tas mums ir matē, mums ir pie olīvu lapām, jā. Klāt mēs par to esam daudz runājuši. Tad matē lapās ir 24 vitamīni un minerālvielu, 15 aminoskābes un 11 polifarnīti. Tāpat kā zaļajā tējā, tad ļoti liels oksidantu cēlums organismā šajā produktā. Ja? 15 aminoskābes ir daudz vitamīnu minerālvielas, B, C, cinks, mangāns. Ja, tas ir matē lapā, kālijs, ja, magnīs. Ļoti enerģijas pacelšanai. Tieši matē lapa dod enerģiju. To izmanto, lai tātad palielinātu organismu enerģiju, lai dotos enerģija. Ja? Lai tiem cilvēkiem, kam ir nogurums, ļoti labs, efektīvs šis te arī produkts ir arī pie noguruma. Ir jau mums daudz, kas ir. Arī, protams, stimulē centrālo nervu sistēmu, jo matē, kā zinat, arī mūsu olīvlapa ar matē arī ar nervu sistēmu strādā, ja? Tāpat arī šeit viņš palīdz šo te nervu sistēmu balansēt, jo, ja nervu sistēma, kāpēc viņš te arī pielikt matē, tāpēc, ka vielmaiņa un nieru sistēmai ir vajadzīga viņa atbild par nervu sistēmu. Tātad nieru sistēmai palīdzot viss karnīns un hitazāns un arginīns mums palīdz, ja? Un matē mūs nobalansē šo te nervu sistēmu, lai nepaceltos citas problēmas organismā, lai nierīti spēj tomēr sastrādāties ar nervu sistēmu, lai nervu sistēma nebūtu augsta, jo tad karnitīns neuzsūksies organismā. Ja? Tad šeit ir pielikts atkal, lai visu sabalansētu, tā kā visā organismā ir vajadzīgs strādāt. Protams, matē strādā ar kalorijām, palielina ļoti labi sirds sistēmas efektivitāti un aizskavē dabiskos pienskābes uzkrāšanos. Sevišķi jaunām meitenēm ir ļoti jāizdomājas, ka piensods ir, cīnās ļoti visādos veidos, bet matē pat par sevi un arī kopā ar hitazānu arī var sakārtot šo te problēmu, jo viņš pazemina šo te pienskābi organismā, viņam nav vajadzīgs no nierītēm izdala pienskābi, ja, kura, lai normalizētu sevišķi jaunām meitenēm, kam sākās mēnešreiz, viņām sevišķi, ja paaugstināt pienskābi, viņām būs ātri iekaisums, sāpēs, un arī viena no tiem iemesliem ir, ja, kad paaugstināta pienskābi. Tātad centrālo nervu stimulē, ja, par to jau mēs runājam, ļoti liels antioksidants, tad viss šis te kopums ir ļoti spēcīgs, liels antioksidantu produkts. Ja, tad ļoti spēcīgs, atkal ir viens no tiem produktiem, ko mēs varam celt savu imunitāti ļoti augšā, sabalansējot visas sistēmas. Ja. Tātad matē iekšā ir iedarbība alternatīvs un teofilīns, kam ir pie asmas medikamentiem, tiem, kam ir asma, tiem, kam ir plaušu problēmas, tie arī šo te produktu var ļoti labi lietot, jo matē arī olīvlapu, ja viņš sabalansēs šo te plaušu ventilāciju un noņems spazmas plaušās, ja? Tātad, un, kā redzat, atkal ir pētījums, es esmu uzrakstījusi, tātad pētījums ir veikts, jā, tātad Šveicē, kur lietoja šo te matē, sadedzināja vairāk augstu un enerģijas tātad zaudēja ātrāk svaru. Protams, mēs par to esam runājuši, jo, kā zinat, arī lietojot mūsu olīvlapu ar matē,
kopā, un arī, kur vēl mums ir visas šo sabalansējumu, un šis te produkts ir arī tas, kurš palīdzēs, kā es iepriekš teicu, palīdzēs arī pie tauku sadedzināšanas. Ja, tad palīdzēs ātrāk arī zaudēt svaru. Ja? Bet tagad rudenī viņš tiešām ir vajadzīgs dēļ tā, lai sabalansētu žulti un kuņu darbību, jo šobrīd mums tas ir jādara. Ja? Tad kuņu darbības un tas visu to skābi normalizē. Tātad 2009. gadā ir tieši par aptaukošanos atklāja, ka pelēm ir dots, ja, it kā pierādīts to, ka dzīvniekiem arī tieši matē palīdz zaudēt svaru, kuras ir, tādas dūšīgas, ja, bet kad ļoti, ļoti ātri šie te lipīdi organismā arī dzīvniekiem ir tieši matē palīdz, ja. Protams, kā zinat, es uzrakstīju, bet pēc tam domāju, kāpēc es tā darīju, jo, kā zinat, mūsu zinātnieki nepēta uz dzīvniekiem. Tas ir tikai tāds, es uzrakstīju tādu pierādījumu, kad arī dzīvniekiem to palīdz un daudz to pēta pats par sevi kā matē kā tādu, ja, tieši pašu augu. Bet mūsējie to nedara un dzīvnieks neizmanto, ja. Veido produktu un pēc tam mēs ar cilvēkiem, cilvēku pētījumos mūsu produkti tikai lietojās, ja. Matē arī, protams, piedalās pie holesterīna mazināšanas un normalizēšana, ja, tad sliktā labā holesterīna normalizēšana un glukozes uzsūkšanās. Matē ir tas, kas palīdz, ja. Tā arī ir pierādīts un arī to arī stāst. Ja. Tā kā, tas tāds var mums. Un vēl klāt mums šeit ir lielajā kokteilī ir arī paprika. Paprika ir ļoti daudz, kas nodrošina organismā rūgtumu. Tieši kuņģi ir rūgtums, kurš ir jābūt arī normāli, tāpat kā skābumam, tā jābūt rūgtumam. Jā, tad paprika ir tā, kas normalizē šo te tieši kuņģu darbībā. Un skābums un rūgtums sabalansējot arī mazina pretaudzēju īpašības. Tātad neļauj rūgtums, ja rūgtumam ir jābūt organismā, jāēd rūgtas vielas, ja jādod šīs te vielas, bet jābūt, atkal jābūt visam sabalansētam. Un paprika ir viena no tām, kas šo rūgtumu organismā dod, ja, tad balansē tieši šo te rūgtumu organismā funkciju kā tādu, ja. Novērš, tātad palīdz novērst krūts, prostatas, kuņģu un plaušu vēža šūnu attīstību. Produkts kā tāds, ja, paprika pats sevi viņi ir jāēd. Un arī palīdzēs uzlabot šī te, starp citu, zaļā un zeltainā paprika ir vairāk jāēd. Ja ir maz tā rūgvielas organismā, tad sarkanā. Ja, tad viņa palīdz tieši sabalansēt gan enerģētiski, gan šīs te rūgtvielas. Jā, un pie krūtsvēžiem ir sevišķi paprikai ir jābūt noteikti ēdienā, jo viņš vairāk arī strādā ar pienskābi un organismu kā tādu, kas sabalansē. Tāpēc viņa arī šeit ir pielikt, jo mēs arī iepriekš runājam par pienskābi. Tad paprika arī tā, kas mums palīdzēs šo te pienskābi balansēt. Jā, tātad pie kuņģi, paprika, kā jau es arī teicu, jā, un diabētam arī. Tātad gan karnitīns, gan paprika ir abi divi, kas strādā ar cukuru diabētam un var mazināt un iznīcina mikrobu organismā, tieši mikrobus organismā cukuru diabētam, jo cukuru diabēta slimniekiem ir automātiski vairāk tendences infekcijām un mikrobiem organismā darboties, uzsūties, ja, tad to visu slikto darīt. Paprikai ir ļoti augsts C vitamīns, jo, kā zināt, mēs lietojam tikai augus mūsu produktos, ja, kad neliek ķīmiskos C vitamīnus klāt, tad paprika tā, kas ir C vitamīns, lai karnitīns un hitazāns uzsūktos, lai viņš darbotos pareizi. Līdz ar to pātrinās un normalizēs asinsrites pātrināšanos, tad palīdz vielmaiņai normalizēt asinsrites sistēmu. Palielina tauku sadedzināšanu. Tad šis, kā es atkal vēlreiz teikšu, par to, ka šīs te produkts ir tiešām šo te tauku sadedzināšanai. Ja ir stipras galvas sāpes,
tad arī šis te produkts palīdz, jo paprika ir tā, kas īstenībā palīdz šo te rūgtvielu, un rūgtviela atbild par smadzeņu darbību, par smadzeņu spiedienu, smadzenes spiediens, ja? Tad rūgtviela ir tā, kas atbild par šo un var noņemt šīs te galvasāpes. Bet, kā zināt, galvasāpes ir 150 varianti, kam var stāpēt galva, ja? Bet viena no produktam var palīdzēt. Tātad ir pie saaugstēšanās, protams, ja, arī, un lietot papriku var arī hormona endorfīna normalizēšanai, jo laimes hormons arī ir paprikā, it sevišķi sarkanajā. Ja? Tad sarkanā krāsa mums dod enerģiju un dod laimes hormonu, un arī paprika ir tā, kas mums normalizē šos endorfīnus mūsu šūnā un mūsu asinsvados. Ja? Tad laimes hormons mums darbosies ātrāk. Un paprika ir arī tā, kas atkal pie augsta sadedzināšanas. Ja mēs vairāk ēdīsim teiktu paprikas visādos veidos, bet labāk jau būtu, protams, svaigā veidā, jo visas šīs te vielas, kas ir vajadzīgas, tās mums ir svaigā veidā, mums viņas arī dod. Ja? Bet šeit mūsu produktā ir viss salikt tās vielas, kas ir viens otru sabalansēt. Mums jāsaprot, šajā produktā vispār ir ļoti daudz, kā redzat, ja? Šīs vielas saliktas lielā kokteilī, jā, bet viņas viens ar otru ir tā sabalansēts, kas viens ar otru aizvieto, lai viss šīs te produkti mums strādātu kopumā, jā, tā kā tā. Nu tā, to es gribēju šodien stāstīt.